lietas, kuras tu domā, ka tev vajag apgūt, lai izveidotu spēcīgu personīgo zīmolu, bet patiesībā viņas tieši tev izdedzina. Un pirmais tā ir montāža. Iesācēji, jo īpaši domā, ka viņam tagad ir jāiemācās montēt, lai attīstītu savu personīgo zīmolu. Taču bieži vien šī lieta viņus izdedzina, tāpēc, ka tā ir atsevišķa prasme un vispār to vajadzētu pēc iespējas ātrāk deleģēt. Man ir tik daudz klienti, kuri pelna 10, 15, 20 tūkstošus mēnesī, 50, 70 tūkstošus ar vienu launču, filmējot savu saturu savā dzīvoklī, viesistabā, guļamistabā, vārnas istabā, iet storijos vienkārši ar bildīti un tekstu, nerādot pat savu seju. Cilvēki domā, ka viņiem vajag būt virāliem, ka tagad viņiem ir jāveido saturs, lai dabūtu daudz skatījumus. Un tad viņi būs atpazīstami, tad nāks nauda, klienti, bet beigās viens video izšauj, bet dzīvē nekas nemainās. Kāpēc? Jo nav apakšā izstrādāta sistēma. Cik daudz cilvēkus es zinu, kuriem ir miljoniem skatījumi, simtiem tūkstošu sekotāju, bet ne tuvu tik daudz naudas, cik, piemēram, man un maniem klientiem. Trešā lieta ir filmēšana. Ļoti daudzi pret šo lietu attiecas nevērīgi. Viņi filmē katru dienu pa drusciņam un tad brīnās, kāpēc viņi jūtas izdeguši. Piemēram, es un mani klienti filmē 2, maks 3 reizes mēnesī un saražo saturu mēnesi un pat 2 uz priekšu, kas ļoti atvieglo dzīvi un, protams, sava personīgā zīmola un biznesa veidošanu. Fokusējoties uz šīm 3 lietām, aizmirsti par pašu svarīgāko – pozicionējumu. Ir ļoti svarīgi, kā tu sev pozicionē, cik strateģiski tu to dari un kā tevi redz cilvēki. Ne montāža, ne filmēšana, ne atpazīstamība, viralitāte tev nepalīdzēs, ja tavs pozicionējums nebūs saskaņā ar tavu personību.